Kādā jaukā vasaras pusdienas laikā Dundas ielas Statoilā sākās rosība. Bija manāmi dažādi sabiedrībā pazīstami cilvēki. Un 3 vienādas Audi automašīnas. Izrādās tā bija vieta, kur sākās kāds eksperiments. Degvielas taupīšanas eksperiments. 3 komandas 3 vienādās mašīnās dosies tālā ceļā. Apskatīs kurzemes ievērojamās vietas, labi atpūtīsies un pie viena mēģinās braukt pēc iespējas taupīgi. Un šis ir tāds projekts, kad 3 komandas ir nokomplektētas ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Viņiem šī vietā tiks uzpildīts bākas aizlīmēts un ir izstrādāts maršruts kurzemes, teiksim, militārais mantojums vai tāda ievērības cienīga apskates objekti, kas ir Ventspils, Liepāja, Embūte un tā tālāk. Un atgriežoties, mēs nomērīsim, cik te viņi ir iztērējuši. Es jau uzreiz, kad man zvanīja, es teicu, ka es visdrīzāk zaudēšu. Bet man pateica, ka tikai 3 komandas, un es domāju, tā tad es palikšu 3. vietā, kas ir labi tik un tā. Bet ja jābrauc ar ekonomiski, tas būs man tāds izaicinājums. Man tāpat jābrauc ir uz Liepāju. Un forši road trips, un man liekas, būs ļoti interesanti, un tāpēc piekrītu. Es piekrītu, tāpēc, ka tā būtu liela muļķīga kļūda nepiekrist. Ja tev ir atvaļinājums, ja tev ir izdomāts maršruts, ja tev pat iedod automobīlu un noinstruktē, ko darīt un kā nedarīt un kā labāk darīt, tā ir grēks neizmantot tādu izdevību. Un šādā burvīgā laikā, protams, ka jā. Man sākas šodien atvaļinājums, un man liekas, ka tā ir brīnišķīga iespēja apceļot Latviju. Tāds lielisks atvaļinājuma sākums, lai būtu pēc tam pašiem tāds mudinājums un dzinuls vēl kādā braucienā doties. Visas 3 mašīnas ir ar vienādiem motoriem, visām pilnas bākas un viens ceļš priekšā. Dalībnieki pirms starta tika apmācīti taupīgas braukšanas pamatlikumos, un tikai viņu pašu ziņā bija, kā tos īstenot dzīvē. Maršrutam sevišķi prasība nebija, ja interesē iebrauc, ja esi bijis, var braukt garām, galvenais ar vienu bāku aizbraukt pēc iespējas tālāk. Lai arī visu izzināšanās tepat pa dzimto Latviju, un tepat pa visiem tik zināmo kurzemi, tik un tā. Pēc ceļojuma visi atzina, ka bijis ļoti daudz vietu, kuras apmeklētas pirmo reizi, un par kuru eksistenci iepriekš nav bijis zinām. Man liekas, mēs vakar un šodien, un arī īstenībā tajā pirmajā dienā, tajā brīdī, kad mēs atkodām, ka salīdzinot, kad pats spiež gāzes pedāli vai ļauj to darīt mašīnai pašai, tad sapratām, ka tas tomēr ir ekonomiskāk un izdevīgāk. Un es jau šodien pa tiem Embūtes trakajiem ceļiem, zemes ceļu, kur droši vien tādi rallisti būtu laimīgi, ka viņi var štepselēt un to ātrumu regulēt. Es braucu ar kruīzi un bremzi un tikai ļāva, lai mašīna pati regulē to braukšanu. Man liekas, ka mums izdevās. Es vārdam ekonomiski ikdienā pieeju drusku no citu viedokļa. Ekonomija manā gadījumā ir laika ekonomija. Un ieekonomētais laiks pret pārtērēto degvielu vienmēr man ir vērtīgāks tieši tas laiks. Un tāpēc es esmu diezgan neekonomisks braucējs ikdienā un es uzzinu, ka es ļoti strauji uzņemu ātrumu, ļoti strauji bremzēju un tā tālāk. Un steidzos vienmēr kaut kur skrienu, kavēju vai cenšos nenokavēt un tā tālāk. Tāpēc es saku 7 litri priekš manis ar tik lielu mašīnu. Tas ir sasniegums, ko es īpaši esmu nolēmis. Es to visu maršrutu, to sarakstīto karti es paturēšu un draugiem iedošu. Ja kāds grib doties kādā road tripā, es iedošu rekur. Šo var izmantot, jo ļoti kvalitīvi, ļoti interesanti, ļoti labi sastādīts maršruts tiešām pa laikiem, pa posmiem, kur ko redzēt ar ļoti detalizētu aprakstu, man ļoti patīk. Pa lielam mēs nekad mūžā nebrauksim, tiešām, kad jābrauc no A līdz Z ekonomiski, un ja ir tāds uzstādījums, tad izdaram to. Jo mēs vienmēr, kad braucam, kad vajag iespējas, tad iespiež un aiziet. Un šī bija tā reize, kad mēs ar Filipu ap 2 mainījāmies, atvainojiet, ar Gati, un tad mēs tā kā, abi viens varam pateicām, ka nē, mēs taisīsim pēc jūsu noteikumiem, mēs arī brauksim. Mums bija varianti bāku atlīmēt, visu kaut ko, jo viss kaut kas bija. Riepiņi beigās tur nolaid gaisu, bet katrā ziņā mēs negonkojām. Ap 2. Gati, kā tev? Mēs braucām ļoti uzmanīgi, ļoti mierīgi, nepārsēdām ātrumu, viss bija baigi skaisti, dolīti, tikai pēc noteikumiem, kā nekad dzīvē. Jā, ceļojums katram ir bijis savādāks, bet visiem interesants. Arī kompānijas dažādas. Viens ar draugiem, viens ar ģimeni, viens vēl pa ceļām pastrādāt paspēj. Bet mums tomēr interesē, kuram tad bija labākais rezultāts un cik tad izdevās ietaupīt. Tātad, sākumā trasi izbrauc drošas braukšanas skolas instruktori, un viņiem sanāca 742 km un iztērē 39 litru degvielas, kas iztais 5,2 litrus uz 100.
Ir labi ar tik lielu auto, bet mūsu ceļotājiem uzdevums pārsist šos ciparus. Šoreiz gan tas nevienam neizdevās, bet vismaz Agneses un Artūrs komanda ņēmās cik spēku un centās no sirds. Viņiem izdevās ļoti līdzīgs DBS instruktora rezultātam – 5,3 litru uz 100 Agnesei un 5,6 Artūrsam. Bet Artūrs mēģinājums vispār neiespringstot uz taupību, bija braucis ar 7,7 litriem uz 100. Tas tikai parāda, cik tomēr taupīgs ir mūsdienu automašīnas. Bet ja kādam šķiet, ka nav jēgas taupīt, jo starpība ir tikai 2 litri, tad parēķināsim savādāk. Artūram ceļš izmaksāja par 21 latu vairāk, un tas vairs nav maz. Par to naudu var vēlreiz uz Liepāju aizbraukt, un vēl līdz Salduma atpakaļceļam pietiks. Vienīgā bīstamā lieta braukt pēc tās ekonomiskās braukšanas ir tas, ka tu vari aizmigt. Nogurums. Tas ir bīstami, jo tev nav vairs, tev nav ko darīt, tu sāc tur ar to kruīzu kontroli ņemties, bērnskungs jau reāli, viņš parubās, un viņš tip jau guļ, un mēs jau braucam, jo kājas tev vairāk nav vajadzīgs, un tad ar to roku tur uz augšu, uz leju to ātrumu, un šitādi nesanāk. Tāda lūk ir tā taupīgā braukšana. Var, protams, garlaikot, kā teica Artūrs, bet var arī kādam, kā jaunam hobijam pieiet un atrast tajā kaut ko interesantu. Taču, ja jums patīk braukt ātri, tas neizslēdz taupīgas braukšanas iespēju, jo vissvarīgākais ir nespiest bremzes. Tieši tā jūs zaudējat visvairāk enerģijas. Ieskrinieties, ja vēlaties, bet ja redzat šķērsli, saulaicīgi sāciet ripot. Un jau būs taupīgi. Pat ja jums dzīvē bieži jāsteidzas, ir izeja. Saplānojiet dienu kārtīgāk un nesadomājieties paveikt par daudz. Bet tajās dienās, kad nav jāsteidzas, ievērojiet ekonomiskas braukšanas principus. Bet vai jūs to zināt?